pirmais, ko es vēlos pateikt, ir paldies, ka veltāt laiku sarunai. Paldies, ka uzaicinājāt. Jā, mums būs lieliska saruna par pārmaiņu vadību projektu vadībā. Un tad pirmais jautājums, ko sākumā es gribētu noskaidrot, ir, lai jūs pastāstat par savu lomu Vizma Enterprise uzņēmumā un kā pārmaiņu vadība iekļaujas jūsu darbā. Es droši vien sākšu ar to, kas ir Vizma Enterprise, jo varbūt, ka nav tā, ka visa pasaule pilnīgi to zina. Mums plašāk pazīstamais produkts ir resursu vadības sistēma Horizon. Mēs to ieviešam daudziem klientiem. Mums ir apmēram 200 ieviešanas projekti katru gadu, kur klienti vai nu ievieš resursu vadību no nulles vai nu kaut kādus atsevišķus moduļus. Un es vadu komandu, kas gan marketē, gan pārdod, gan arī vada šos ieviešanas projektus klientiem un arī pēc tam uztur ar viņiem attiecības. Tā kā, man ir tāda ļoti skats uz to, kā tas izskatās ļoti dažādās Latvijas organizācijās, tātad kā tas notiek tur. Un, protams, ka mēs arī Vismā augam, mainamies un esam daudzas pārmaiņas ieviesuši arī Vismā, un man ir bijis tas prieks būt daļai no tā visa. Un kas šajā gadījumā jums tajā pārmaiņu vadībā liekas tas pats būtiskākais? Kā jūs to definējat savā darbā? Man laikam gribētos teikt, ka pārmaiņu vadībā pats būtiskākais ir tas, ka viņas vispār tiek vadītas, jo lai cik varbūt tas izklausītos briesmīgi un dīvaini, ļoti bieži pārmaiņas uzņēmumi nevada. Ir kaut kāda tā sajūta, ka tas notiks pats no sevis. Mēs skaidri zinām, ka mēs vadām, piemēram, IT sistēmas ieviešanas projektus, lai gan arī ir Latvijā organizācijas, kurām liekas, ka IT sistēmas ieviešanu nopērk no piegādātāja, un tad piegādātājs to vada, bet tā tas īsti nenotiek, bet arī pašā uzņēmumā, ja arī uzņēmumā iekšā ir šis IT sistēmas ieviešanas projekta vadītājs, ļoti bieži nepietiekami tiek vispār ņemta vērā šī tāda pārmaiņu vadības komponenta. Mēs domājam par tehnoloģijām, mēs domājam par to, lai visi ķekši vietā un viss ir izdarīts, bet ko tad mēs tā pa īstam gribam organizācijā ar to izmainīt? Par to nevienmēr tiek pietiekami domāts. Tā kā ja svarīgākā lieta ir vispār domāt par pārmaiņām. Sāksim ar to. Labi, ja mēs paturpinam šo pašu tēmu, tad jūsuprāt, kuram tad ir tā atbildība un kurš vada šīs pārmaiņas? Projektu vadītājs vai loma pārmaiņu vadītājs, piemēram? Es teiktu, ka šis process vispār sākas pat jau no augstākās vadības. Jo pārmaiņu vadības tas pirmais un svarīgākais solis ir organizācijas gatavināšana pārmaiņām un vispār organizācijas kultūra un darbinieku un procesu gatavība mainīties. Un tam pēc būtības ir jāsākās stipri vien agrāk nekā sākas kāds sistēmu ieviešanas projekts. Līdz ar to mēs noteikti nevaram teikt, ka IT sistēmas projektu vadītājs tagad ir par visu atbildīgs. Tāpat laikā, protams, jebkurā ieviešanas projektā vai jebkurā projektā ir jābūt arī pārmaiņu vadības komponentei. Projektu vadītājiem ir jāsaprot, cik lielā mērā tad mēs esam gatavi, kas ir tie izaicinājumi, jo rezultāti jau beigās, protams, ka atspēlējas arī uz to projekta rezultātu. Tā kā es teiktu, ka ideālā gadījumā organizācijā ir kāds loma vai augstākais vadītājs, kas visu laiku tur šo rūpi par pārmaiņu vadību. Turklāt tās jomas jau var būt dažādas un gatavo šo organizāciju, bet tam ir jābūt tādai ciešai saspēlei gan starp projektu vadību, gan starp personāla vadību, gan arī, protams, ikdienas vadības procesiem. Labi, tad nākamais ir par uzņēmumu kultūru. Kā jūs tādā gadījumā veidojat šo uzņēmumu kultūru, ņemot vērā par to, ka tās pārmaiņas ir tik daudz vienmēr un visur? Un ko tad dara tie jūsu darbinieki, kuriem ir jāpielāgojas šīm situācijām?
Es pirmkārt noteikti negribu teikt, ka mēs esam perfekti. Ja tiklīdz es tā pateikšu, mēs tagad esam tāds etalons un visam ir etalons pārmaiņu vadībā, noteikti tūlītās kaut kas noies greizi un pilnīgi noteikti jau neesam. Mums arī ir kur augt, kā arī iekšēji organizācijai. Bet viena no foršajām lietām par vismu ir tas, ka jau vairāk kā 10 gadus kopš visam ir Latvijā, tā ir bijusi tāda uzņēmuma ideoloģija, ka tas vienīgais, kas mums ir konstants un nemainīgs, ir tas, ka visu laiku kaut kas mainās. Es domāju, ka mūsu cilvēki zināmā mērā pie tā ir pieraduši un to pārmaiņu ir bijis daudz un visi saprot, ka arī industrija ir tāda, kurā tās pārmaiņas ir visu laiku. Bet, ja mēs skatāmies tā plašāk, ko var darīt organizācijas kultūras jomā, viens ir runāšana par to, kāpēc tas ir vajadzīgs, visu laiku tā mērķa likšana priekšā. Vēl nesen dzirdēju tādu interesantu atziņu par to, ka varbūt mums nevajag pārmaiņas saukt par pārmaiņām, bet par attīstību, lai tas izklausās tā foršāk. Otra svarīgā lieta noteikti ir tas, kā mēs izturamies pret eksperimentiem un pret pilnīgi neizbēgamajām kļūdām, kas rodās eksperimentu rezultātā. Vai mēs sakam cilvēkiem, hei, tu kļūdījies, tu iztērēji tur tādus un tādus resursus un cik tas ir briesmīgi, vai arī mēs sakam, hei, viss ir forši, mēs daudz ko no tā iemācījāmies. Un pārmaiņu vadības pamatā arī noteikti milzīgi svarīgs elements ir atklāta komunikācija. Vai mūsu kultūrā ir pieņemami uzdot jautājumus, vai mums ir pieņemami varbūt apstrīdēt kaut kādu vadītāju viedokli, vai mēs vispār dodam vietu un laiku, kurā darbinieki to var darīt un kā mēs pret to izturamies. Tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, jo cilvēki jau nebaidās no pārmaiņām kā tādām, cilvēki baidās no tā, kādas neērtības vai sekas tas rada viņiem personīgi. Jā, labi. Tad vai pēc visa šī stāstītā jūs arī viņus dokumentējat kaut kādā veidā? Vai jums ir kaut kādi procesu apraksti, kas ir nākuši gadu laikā, jūs esat izgājuši daudz kam cauri? Mēs noteikti dokumentējam to rezultātu. Tajā brīdī, kad mēs esam kaut ko izmainījuši, un tad, kad mums ir skaidrs, ka tas ko mēs esam mainījuši, ir kaut kas uz palikšanu, tad mums, protams, ir ļoti svarīga atbilstība kvalitātes standartiem, un mēs tiešām piedomājam, lai tās mūsu procesu dokumentācijas sistēmas ir dzīves, un lai tur ir rakstīts tas, ko mēs esam mainījuši. Tādā nozīmē noteikti, ka jā. Jo nekas nav trakāks par to, ka uzņēmumā dzīvo kaut kāds paralēls kvalitātes vadības sistēma, kurā ir lietas aprakstītas, kas sen jau vairs neatbilst. Bet, protams, arī mums gadās kaut ko piemirst. Tas galīgi nav tā, ka vienmēr viss izdodas lieliski. Un ja rodas situācijas, kad ir šīs pārmaiņas ir jāievieš ļoti ātri un bez pilnīgas izstrādes, kā jūs sagatavojat visas ieinteresētās puses, darbiniekus, komandu, lai viņi tiktu galā ar to, ka tas tagad ir jāizdara ātri? Pirmkārt, jau ir šī organizācijas kultūras lieta. Kultūru nevar mainīt ātri, tā nenotiek, un ja ir tā pārmaiņām gatavā un pārmaiņām atvērtā kultūra, tad tādas situācijas pārdzīvot ir daudz vieglāk. Tāpēc par to kultūru jādomā vēl vispār, pirms ir skaidrs, ko grib mainīt un kā tas viss notiks. Tā, ka vajadzētu būt kaut kādām ātrām un spējām pārmaiņām, un visi ar to būs milzīgā komfortā, un neviens nebūs neapmierināts, tā nenotiek pasaulē, un tā nenotiek pie mums, tas nav iespējams. Vienmēr būs cilvēki, kas būs... kam to būs grūtāk pieņemt, kas būs neapmierinātāk. Tas, ko tajā brīdī var darīt, ir komunicēt un arī pieņemt, ka viņam var būt tās emocijas un nevajag arī par to šausmīgi krist izmisumā. Ir kaut kāda vieta un laiks jādod, lai cilvēks varētu pierast.
Un dažreiz varbūt ir, protams, tās situācijas ir ļoti dažādas, bet varbūt, ka dažreiz ir prātīgāk iet lēnāk un paņemt visus līdzi, nevis kaut kā izdomāt, nē, viss mēs tagad darīsim šitā un no rītdienas, un daļu cilvēku vienkārši nepaņemt līdzi emocionāli. Jā, tātad secinājumā, kā jau projektu vadībā, komunikācijai ir tā galvenā nozīme, kā jums izdodas vadīt komandu un visas atlikušās, visas piesaistītās personas, tā var teikt. Tad, ja mēs domājam par to, ka tas ir tāds lēns un sagatavošanās pilns process, es nedomāju, ka viņi ir bez izaicinājumiem. Vai jums ir bijis kaut kāds tieši saistībā ar pārmaiņu vadību izaicinājums, sarežģīta situācija, kad jums ar kaut ko ir jātiek galā, vai ir kāds piemērs, ko jūs varat pieminēt? Šausmīgi daudz, un droši vien, ka tur būtu kauns par viņiem visiem stāstīt, jo tad, kad paskatās uz jebkuru pārmaiņu projektu tur atpakaļ, tad liekas, bāzot varēja darīt taču citādāk, un varēja bišķiņ lēnāk un bišķiņ iejūtīgāk. Un tās, es teiktu, ka varbūt nav bijušas tādas ļoti, ļoti sāpīgas kļūdas, bet noteikti ir varēts darīt kaut ko lēnāk, kaut ko vairāk cilvēkus iesaistot, kaut ko, bet tas jau nenozīmē, ka tas ir tagad visas pārmaiņas ir bijušas tur sliktas vai kaut kas ir pilnībā izgāzies. Es vairāk droši vien tādus konkrētākus piemērus, kur patiešām ir aizgājis tādā ļoti, ļoti nelabā gultnē, ir kaut kādi tādi IT ieviešanas projekti pie klientiem, kur vispār ir iztrūcis tas pārmaiņu vadības elements, jo piegādātājs nevar vadīt pārmaiņas. Pārmaiņas var vadīt tikai no iekšienes, un tur arī mums rodās tie, teiksim, IT jomā sistēma ieviešanas projekti, kur, teiksim, sistēmas netiek lietotas. Nauda ir iztērēta, nakti ir parakstīta, visi darbi ir izdarīti, visi ir čakli strādājuši par lielām stundām un lielām naudām, bet beigās pēc pusgada tu paskaties, un neviens to sistēmu nav atvērs, un neviens viņu nelieto. Jo ir iztrūcis tas elements. Tā. Jā, un tādi gadījumi ir. Es taču nesaukšu tur klientus vārdos, bet... Protams. Bet vai ir bijuši šīs pārmaiņu ieviešanas procesi, kur ir ļoti liela pretestība, kur jūs esat pārliecināti, kad vajag, bet tur otra puse par to nav sajūsmā vispār? Jā, ir bijuši procesi, kur ir bijusi ļoti liela pretestība, kur kolēģi ir par kaut kādām idejām teikuši, nē, šitas te nestrādās, jo tas nevar būt, un tā ir vispār pilnīgi tur nejēdzīga ideja un nejēdzīgs veids, kā strādāt. Un mums ir bijušas situācijas, ka tajā brīdī mēs atkāpjamies un labi, tas nestrādās. Un paiet gads vai divi, un pie tās idejas atgriežas, un ir pienācis īstais laiks, ir pienākuši, un ļoti iespējams arī cilvēki nav mainījušies, tie ir tie paši cilvēki, un to var izdarīt. Un tas ir tas stāsts par to, ka ir jābūt, nevar būt tā, ka vadībai vai kaut kam organizācijā tagad ir viena ideja, un viņš caur asinīm viņu izgrūdīs cauri. Ir dažreiz jāmāk apstāties un vienkārši pagaidīt tā ideja īsto brīdi, aiziet kaut kā tā lēnām. Un sajust, kad komanda tam ir gatava. Jā. Sajust, kad komanda, kad organizācija tam ir gatava un kad to var izdarīt. Un es domāju, ka ir arī ļoti, ļoti daudz piemēri, kur tas ir tiešām bijis arī pareizi, jo neviens jau viens pats nevar redzēt visu, tāpēc ir jāklausās. Un ja nenotiek tā klausīšanās, tad ir diezgan bēdīgi. Bet kā jūs izvērtējat, kuras tad ir bijušas šīs veiksmīgās pārmaiņas? Vai jums ir kaut kādi kritēriji, kas ir ļoti svarīgi pierakstīt, novērot, atzīmēt, ka jā, šis projekts ir bijis veiksmīgs, šīs pārmaiņas mums ir izdevies īstenot? Protams, ka ir kaut kādi KPI, un kas ir katram
projektam atšķirīgi. Tā var būt klientu apmierinātība vai kaut kāda efektivitāte vai nopelnīta nauda vai kaut kas tāds. Un tas, protams, būs ļoti atkarīgs no tā, ko tad mēs vispār mainam un ko mēs darām. Un tad ir tādi, un tad droši vien nav vērts iet, kuri tad tie tieši ir, jo katram viņi ir citādāki, bet laikam tādi visinteresantākie brīži ir, tas ir tas sajūtamais, ka ir bijušas kaut kāds liels pārmaiņu process, viņš ir gājis varbūt ilgi, smagi un dažādi, un tu esi kaut kādā brīdī varbūt gribējis vispār mest plinti krūmos un sākt apšaubīt sevi un kaut kādas savas idejas, un tad pēc kaut kādiem pāris gadiem tu vienkārši dzirdi, ka gaitiņos par to lietu runā kā par, tā taču ir, tas ir tāds, visi tā dara, kā tā var nedarīt. Un tajā brīdī tu saproti, ka tas ir noticis, tas vairs nav kaut kas tāds, ko cilvēki atkārto un saka, ka viņš teica, vai uzņēmuma vadībai ir tas un tas projekts. Tu tiešām zini, ka tas ir iedzīvojies pie cilvēkiem un viņi to redz kā tādu pareizo lietu, kā mums dzīvot un darīt. Un savā ziņā ir mainīts kaut kāds aspekts no viņu uzņēmuma kultūras, un iespējams nākamās pārmaiņas, līdz ar to mēs varam daudz vieglākiem procesiem iziet cauri, lai kaut kāds saņemtu ātrāku rezultātu droši vien. Un kas tad no tām visām pieredzēm un mācībām, kas ir tik daudz, kam jūs esat gājuši cauri, es pieļauju, ka ir bijuši arī neveiksmīgi projekti un ir ļoti daudz veiksmīgi projekti. Kas tad ir tas, ko tajā pārmaiņu vadībā, kuri aspekti ir tie, kurus ir vissvarīgāk ieviest? Noteikti, mēs jau pieskārāmies komunikācija, ir tas pamata atslēgas vārds, bet kā ir ar komunikāciju? Tad, kad mēs lasām darbu sludinājumā, tur vienmēr ir rakstīts labas komunikācijas prasmes, un tad šito visu, skaidrs, kurš tad komunicēt nemāk, visiem mums ir labas komunikācijas prasmes, un tas, kas ir tas interesantais, ka nevienam jau viņas nav ne ideālas, nekādas, un tas vispār, tas nav iespējams, ka viņas ir ideālas. Un tā ir tā joma, kurā ir visvairāk to pārpratumu, jo šķiet, ka laba komunikācija, tas ir daudz komunikācijas. Mēs sūtīsim daudz ēpastus, mēs liksim tur konfluencē un ēpastos un podkāstos, un tad mums ir tur vienkārši milzīgs bardaks. Un tas nenovērtētais aspekts ir par tiem komunikācijas elementiem, kas ir klausīšanās, kas ir empātija, kas ir tāda iesaistīto pušu analīze, saprašana, kas ir vienas grupas bailes tajā procesā, kas ir otras grupas bailes, kas ir trešās grupas, kā ar katru no viņiem runāt un kā to visu kopā samanedžēt. Just cilvēku, tā teikt. Just cilvēku. Un tas otrs izaicinājums ir par to tempu un par spēju pielāgoties par tādu elastību, jo pārmaiņās ir vienmēr ļoti svarīgi turēt priekšā to mērķi, to sapratni, kāpēc mēs darām un ko mēs gribam sasniegt, to gala zvaigzni. Un tajā pašā laikā nepieķerties pārāk stipri tam ceļam, kuru tu droši vien kā tas pārmaiņu iecerētājs esi izgudrojis, kā tad mēs tur pie viņa nonāksim, jo tai ceļā ir jāspēj būt milzīgai elastībai un milzīgai klausīšanās sajūtai komandā, cilvēkos, gan par tempu, gan par veidu, gan par visu, bet par mērķi nedrīkst arī būt tā, ka tevi novelk no tā mērķa. Tu kā uzņēmums esi izdomājis, ka es nezinu, piemēram, mums vairs nebūs papīri procesos, vai mēs gribam būt digitāli transformēti. Nedrīkst arī aiziet prom no tā mērķa un ļauties, ka tev tie cilvēki, kas varbūt vēl nav tam tik ļoti gatavi, saka, nē, tās ir muļķības un mēs vispār to nedaram. Jā, jo tas mērķis tomēr ir svarīgs, kad visi zina, kāpēc viņš dara šo uzdevumu. Viņš zina, ka nevis tāpēc, ka tur kāds nevarēs izpildīt nākamo, bet lai sasniegtu to gala
mērķi, kurš tad ir noteikts pēc. Bet veidi, kā tur nokļūt, parasti var būt ļoti dažādi. Un tā sapratne, kas ir tas labākais ceļš, tomēr ir uzņēmumā kopumā, nevis kāda tur šaura loka. Bet tad kā jūs tiekat galā ar risku vadību? Ņemot vērā, ka jūs jau vadot projektu zinat, kad mums var būt šīs elastīgās pārmaiņas. Mēs zinām, ka kaut kādā brīdī mums kaut kas var mainīties un var pavisam aiziet uz citu pusi. Mērķis jau paliek tas pats, bet tas veids, kā jau jūs minējāt, ir katru reizi var būt dažāds. Kā jūs tiekat galā ar projektu riskiem? Tāda laikam diezgan klasiski turot viņus prātā un domājot par to, ko ar viņiem iesākt un kā viņus vislabāk var mazināt vai pieņemt. Protams, arī tas ir ļoti atkarīgs no tā, kas tas ir par projektu. Varbūt vienā projektā ir vērts viņus formāli uzrakstīt un taisīt formālus risku izvērtējumus un sēdēt ap galda kopā un to domāt tādā organizētākā procesā. Ir projekti, kuros tu vienkārši par viņiem domā pie sevis, un saproti, ka šis var noiet greizi un es darīšu to, šis var notikt un es darīšu šito, un es varu izdarīt jau tagad to, lai šis nenotiktu. Tāda klasika droši vien. Klasika, jā. Paturēt vienmēr riskus savā prātā. Jā. Ļoti liels paldies par vērtīgo pieredzi, bet noslēgumā es vēl gribu pajautāt, vai ir kaut kāds iespējams padoms vai motivējošs ieteikums jaunajiem projektu vadītājiem, kas vēl tikai meklē šo ceļu uz šo pārmaiņu vadības mākslu, ja mēs to tā varam nosaukt. Klausieties cilvēkos. Klausieties, runājiet ar cilvēkiem un atcerieties, ka projekti aiziet greizi lielākoties tāpēc, ka nevis tehnoloģijas pieviļ, nevis kaut kas cits, bet mēs neesam pietiekami labi padomājuši par to sarežģītāko no organismiem cilvēku. Tā. Paldies, un jūsu ieskats šajā pārmaiņu vadībā, kaut vai šajā īsajā sarunā, es domāju, bija noderīgs ne tikai man, bet arī visiem tiem, kas iespējams meklē tos labākos veidus, kā risināt šīs problēmas viņu organizācijās iespējams un kā ieviest veiksmīgi šīs pārmaiņas viņu projektos. Paldies! Es ceru, galvenais domāt, mācīties un saprast, ka nekas arī nekad nav perfekts un nešaustīt sevi, ja arī par kaut ko nav padomāts.